Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Ašaku raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 13:00 Radio Marija ēterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktualitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, 13:00 raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināti, Radio Marija klausītāji. Masu informācijas līdzekļu sabiedrības uztverē ir ceturtā vara. Pie žurnālistiem attiecīgā situācijā tiek meklēta palīdzība. No žurnālistiem arī baidās un to iejaukšanās kādam arī var traucēt. Un tāpēc šodien studijā uz sarunu esmu aicinājis Latvijas žurnālistu savienības valdes priekšsēdētāju Juri Paideru. Sveiks, Juri. Labdien! Un tu daudz gadus arī bijis dienas biznesa galvenais redaktors un tavā CV darījis dažādas darbas, bet tas ir tā žurnālistika un grāmatu rakstīšana tev jau arī tagad ir ikdiena. Jā, pašlaik es sadarbojos arī atkal, tā man bija posms, ka es neatkarīgi arī avīzes ilgstoši sadarbojos, un tagad es esmu atkal atgriezies dienas biznesā un rakstu pamatā priekš dienas biznesa un arī dienai rakstu. Jā, kā tu vērtē vārda brīvības situāciju šobrīd Latvijā? Tātad kopumā ņemot Latviju viena no zemēm ar vislabāko vārda brīvības situāciju. Tātad pa lielam šeit ir ar ļoti tādiem ļoti retiem izņēmumiem. Latvijā ir iespējams paust jebkurus uzskatus, un Latvijā principā netiek likti šķēršļi vārda brīvībai. Šajā ziņā mēs esam starp pasaules priekšgalā, valsts ar vislielāko. Tiesa gan nevienmēr tas, kas tiek realizēts tātad ar vārdu brīvības palīdzību, var atstāt ietekmi. Jā. Latvijā var publiskot informāciju par visdažādākām nelikumībām vai pat noziedzīgiem nodarījumiem, bet uz to nereaģēs, tie, kuriem normālā sabiedrība būtu jārēģē, ģenerāla prokurors vai tam līdzīgi. Jā, līdz ar to, bet brīvība izteikties jums ir, bet reakcijas uz patiešām kaut ko nopietnu var gadīties vispār nebūs. Pēc neatkarības atgūšanas tu jau no 92. gada dienas biznesā un arī žurnālists pirms tam jau bija tajā atmodas laikā, kad mēs visi darbojāmies. Kā ir mainījusies šī situācija žurnālistikā, jaunie žurnālisti? Pirmais, ka jauno žurnālistika nav, un ļoti, es zinu, ka tagad tur diskusija vai 30 gadījos iekļaut jauniešu, attiecināt uz 30 gadījiem jauniešu status. Tā kā vēl tika rīkota, jau aizsauli aizgājušais Miervalds Mozers rīkoja žurnālistikas cerību, tad tas jauniešu status bija jāpaukstina līdz 40 gadiem. Tagad ir diskusija, vai vajag līdz 30, mums jau bija pirms 10 gadiem līdz 40. Jā, tāpēc, protams, un pie kam trakākais bija tas, kad tas konkurss tur vēl pirms 10 gadiem notika, bija redakcijas, kurās neviens nevar pieteikties. Neviens nekvalificēs, nav neviena jaunāk par 40 gadiem. Un tas vēl pirms 10 gadiem. Un šeit ir kaut kas līdzīgs, līdzīgs tā kā ar skolotājiem. Ir ļaudis, kas ir iesēdušies profesijā, un jauni ļaudis nemaz tā ļoti nevēlas. Patiesībā nav, ka nevēlas. Liela daļa, man arī pieredze, vadot ekonomikas nodaļas neatkarīgi arī avīzē dienas biznesā. Tad tie, kas sāk rakstīt kā finanšu nozars, apskats par finanšu nozari, viņi vidēji strādā 1 gadu, un tad viņi aizmigrē uz vietām, kur ir par to pašu, tur finanšu analītikas rakstiem var saņemt un vairākas reizes vairāk. Jā, un tagad skaties tur uz tiem, kas ir šobrīd, banku nozars analīti, tur viena brīd puse bija tie, kas bija izgājuši cauri šo skolu dienas biznesā vai neatkarīgi arī avīzi. Tā nopietnā pētnieciskā puse, bet elektroniskos medijos ir šie blogeri un influenceri. Tur aiziet jaunāk. Tur aiziet vairāk jaunāk paudze. Kāpēc Latvijas žurnālisti ir sadalījušies šajās divās organizācijās? Vispirms, Latvijas žurnālisti nav sadalījušies. Ja par profesionāliem jautājumiem mums nekāda domstarpība nav lielos vilcienos. Neatkarīgi no tā kāda, bet ik viens, mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, katram ir brīvība veidot visdažādākās organizācijas. Un ir žurnālistu savienība, kas ir arotbiedrība, kas ir Latvijas žurnālistu savienība, un ir nevalstiska organizācija, kas nav arotbiedrība, un līdz ar to, kurai cits status. Jo, kur ir principāli atšķirības starp vienu organizāciju un Latvijas žurnālistu savienība pārstāv savu biedru interesi. Mēs esam
arotbiedrība. Tā kā mēs esam arotbiedrība, mēs nevaram kvalificēties kā sabiedriskā labuma organizācija. Un tā kā mēs nevaram kvalificēties, mēs nevaram piesaistīt līdzekļus tur kaut kādus, teiksim, no dažādiem projektiem, kur saņēmējiem noteikti jābūt sabiedriskā labuma organizācijām. Jo mēs neesam sabiedriskā labuma, jo mēs aizstāvam arotbiedrības biedru intereses. Pēc likuma nedrīkstam. Tātad līdz ar to tātad, lai tiem, kam ir interesi šādā veidā, teiksim, īstenot savas, teiksim, sabiedriskās aktivitātes, viņiem bija jāizveido citu organizāciju. Viņi izveidoja citu organizāciju, kura var kvalificēties un kurai viens projekts ir 3 gada budžeti brīžiem. 3 gada budžeti Latvijas žurnālistu savienībai. Lielāks par mūsu 3 gadu izdevumiem. Jo Latvijas žurnālistu savienības ienākumi ir tikai un vienīgi biedramaksas. Nekādu sponsoru, nekādu tātad naudas netiek ņemtas ne no viena. Kā tu tagad uzzini, ka tie izrādās tur, teiksim, kad kaut kāda nauda, kas tur nāca no kaut kādiem tur sabiedrības atklātības fondiem, patiesībā nāca no tā Amerikas nodokļu maksātāja nauda, kas pastarpināts ar kaut kādu aģentūru, tur tiek izdalīta, ka tā patiesībā bija amerikāņu nauda. Tu tagad to uzzini, ja, bet mēs iztikām bez šādiem, mēs vienā brīdī pārtraucām jebkādu veidu tikai un vienīgi biedru naudas. Jā. Februārī bija tas izskanējis plaši jau šis skandāls ar Lato lapsu aizturēšanu. Vai esat arī vēršies kā žurnālisti, savu kolēģi aizstāvot starptautiskās organizācijas? Tātad vispirms informācija, tāda mūsu kolēģi tiek informēta, bet mēs vērsāmies pie Latvijas tiesību aizsargājušām struktūrām, un līdz ar to pirms mēs tādu detalizēt kaut ko sniedzam, mums jāsagaida atbildi no šīm struktūrām. Tātad, ja ir noticis noteikta veida pārkāpums, tad pirmais solis tev ir jāvēršās pie tā, kura varā ir šo pārkāpumu novērst, izmeklēt, pārbaudīt. Tas ir tā jārīkojas tiesiskā valstī. Un līdz ar to pirms, teiksim, kaut kādā veidā izplatīt informāciju par Latviju, tomēr ir jāsagaida, kāda tad ir atbilde no tiesību aizsargājušām struktūrām. Konkrēti gadījumā ģenerāla prokurora, kāda būs atbilde par žurnālistiem iesniegumu, kas ir iesniegts Latvijas tiesību sistēmā. Tātad pirms atbilde nav saņemta, protams, rīkot kaut kādas skaļus paziņojumus, ir jāsagaida tiešām kāda tad ir reakcija. Jā, no sabiedrībā valda. Bet informācija tiek nosūtīta par to, ka Latvija ir pēc ļoti daudziem gadiem ir viens gadījums, kas kvalificējās iespējams. Iespējams kvalificējās kā Eiropas Savienības direktīvas pārkāpums, kad tiesiskā vara tiek izmantota, lai apturētu pētniecisku žurnālistiku. Jā, vai pētnieciskā žurnālistika ir tādi vairāk gadiem, un kurš varētu pieminēt, ka, teiksim, pateicoties žurnālistiem, ir kaut kas atklāts un sasniegts? Skaļākās lietas. Es domāju, ka nevar pateikt tā, ka viena cilvēka darbs, un viņš ir, atstājis kaut kādu fundamentālu ietekmi, un tas ir devis tieši viens cilvēks. Ir bijuši gadījumi, ka kaut kā tāda citās zemēs, tur, Watergate skandāls, kur ir bijis tā, ka tur 2 cilvēku darbs ir radījis kaut kādas sekas. Latvija bijis gadījums, kad, Ivānu Snipa publikācija ir izraisījusi noteiktas sekas un bija, inducēja tautas kustību, lai apturētu Daugavpils Hesas celtniecību. Tiesā būtu Daugavpils Hesas šobrīd, mēs būtu neatkarīgi, jau gadus 20 būtu neatkarīgi no Krievijas. Tas Hesas apturēšana lielā mērā no šodienas viedokļa, varbūt tas bija pacilājoši un tas bija tautu saliedējuši, bet no ekonomiskā viedokļa tas, jāsaka, nenāca pa labu Latvijas enerģētiskā neatkarībai. Jo šobrīd tad Hesas vairs nevar uzcelt. Tu pats esi arī uzrakstījis vairākas grāmatas un iespaidīgi nosaukumi Eiropā ir nepelēkā ekonomika, islāms Latvijā. Varbūt atsevišķi pakomentējot par to. Jā, man ir ļoti lieta tāda, kad ir grāmatas, par man nav kauns, ir darbi, par kuriem man nav kauns, ja, tur pēc daudziem gadiem paskaties, ja. Protams, dažreiz ir tā, ka tu notici kaut kam, ja, un beigās atklājās, ka tam, kam tu noticēji, tam varbūt gluži nevajadzēja noticēt, bet ir lietas, par ko nav kauns. Grāmatne Eiropā, man par to nav kauns, es pirms dažiem gadiem izlasīju šo grāmatu. Problēma, ziniet, kur ir? Cilvēki izlasa grāmatas nosaukumu, viņi grāmatu neizlasa, un tad viņi
Tā kā tā tad kādreiz PSRS laikos, ziniet, es Pasternaku neesmu lasījis, bet es viņu nosodu. Ja? Tad klišē bija. Šeit ir līdzīgi. Cilvēki izlasīja grāmatas nosaukumu, viņiem pietika, viņi pasludināja mani par eiroskeptiķu. Viņi neizlasīja visu grāmatu līdz beigām, neizlasīja secinājumus. Secinājumi, noslēgumai secinājumi. Secinājumi, kas tur tika ierakstīti, kā ar tik korumpētu pārvaldi, kādi Latvijā. Sabiedrības interesēs ir iestāties Eiropas Savienībā, jo vienīgais, no kā tie ļaudis baidīsies, ja, kas tikuši pie varas, tā būs Brisele. Tāpēc jāstājās ar Eiropas Savienībā. Ja būtu normāla pārvalde, ne tā tas, teiksim, tas murskulis, kas tobrīd bija pie varas, un joprojām pa lielam viņš pie varas, tad iespējams Latvija var būt izvēle. Bet tajā brīdī izvēles nebija. Tajā brīdī ar to tādu, teiksim, kā Lietuvas korumpēt oligarhisku pārvaldi, tā bija vienīgi iestāties. Jo tad ir kaut kāda vara, no kā šī te baidās, no Briseles baidās, no Vašingtonas drusku uztraucās. Šveices modelis, Zviedrijas modelis nederēja. Visu laiku bija kaut kāda tāda pieredze skatīties uz Maskavu, no Maskavas, un tad pēkšņi Maskavas nebija, un tad sākās, tad darīja pilnīgi, ko gribēja, un tad vismaz tad tas nedaudz ierobežoja vietējo patvēli. Pelēkā ekonomika. Pelēkā ekonomika. Tātad, ar pelēkā ekonomikas viss, tā arī grāmapako nav kauns. Pat es nevarēju teikt par drusku panēju tieši otrādi. Varbūt šodien, paskatoties uz pelēku ekonomiku, to, kas notiek mūsdienās. Redziet, ar ko atšķirās Latvija no Lielbritānijas? Lielbritānijā cilvēks drīkst pamēģināt. Viņš drīkst pamēģināt nodarboties ar biznesu. Cilvēkam ir tiesības izmēģināt kļūt bagātam. Tiesības. Nevis tev uzreiz aplieka mežonīgiem nodokļiem. Tāpēc Lielbritānijas, varbūt cipars nav gluži korekts, līdz 6000 mārciņām tev nav jāatskaitās. Nav nekāda nodokļa jāmaksā. Tu drīksti paeksperimentēt, kaut ko nopirkt, pārdot. Tu drīksti padarboties, pamēģināt izkulties laukā no tās vietas, kur tu esi. Latvijā 3 dūraņu pāri klauka momentāni nodokļus 50 eiro. 3 dūraņu pāri 50 eiro atsūdz rēķinu. Tātad liek SS portālā viltus sludinājums, māmuļi 3 dūraņu pāris pārdevis, uzreiz pilna nodokļu klape un tā tālāk. Un tad, saprotiet, uzkāp uz tribīnas, politikas veidot, un es tās, Latvijā kaut kā neattīstās mazais biznes, kāda Latvijā ēna ekonomika. Lielbritānijā viss, ko tu dari līdz 6000 mārciņām, nav ēna ekonomika. Tā ir legāla ekonomika. Nav ēna ekonomikas Lielbritānijā. Mums 3 dūraņu pāri, nereģistrējies vidā ēnu ekonomika. Ārprāts, cik mums ir milzīga ēnu ekonomika. Tad ļauts aizbrauciet citur, apskatieties, ka notiek citur, savediet kārtībā. Ļaujiet cilvēkiem darīt šeit to, kas tiek darīts normālās rietumu valstīs. Nebūs jums tā ēnu ekonomikas. Tad mazie amatnieki faktiski tiek noslāpēti. Jārada ir tāda ekonomiku un cilvēku jaundradi veicinoša sistēma. Nevis sistēma, kur tev nemitīgi saliek sodu. Notiek kaut kas šaušalīgs. Ja? Avārija, milza avārija, cilvēku upuri. Ja? Nebija piesprādzējušies. Politiķa reakcija. Tā, palielinām sodu par nepiesprādzēšanos. Vienīgais, ko viņi prot darīt, palielināsim sodu. Kaut kas notiek, palielinām sodu par šito. Varbūt tās sākam ar to, kad sākam ar izglītību. Cilvēkiem jāsaprot. Katrā ikdienā ir jāpiesprādē. Es minēju, šis viens skaists piemērs. Mans lielais kultūras šoks, man pirmais brauciens Norvēģijā, salīdzinot. Tātad Latvija, bet šobrīd vairs tā nav, šobrīd Latvija ir mainījusies, bet mums 90. gadi pirmais kultūras šoks Norvēģijā. Es biju Hammerfestā, tur kaut kāda konferences ar automašīnu, un tā, ka mums sarežģīti izbraukt, jo policijas auto ir apstājies, mums nedaudz, viņam jāpabrauc 2 metri, lai mēs varam izbraukt. Ja? Es tā kā valodas pratējis, es pieeju pie policistiem un prasu, pabrauciet lūdzu uz priekšu 2 metrus, tur policists sēž mašīnā. Viņa ārpus mašīnas, policists apsēžas mašīnā, piesprādzējās un pabrauc 2 metrus uz priekšu. Latvijā, es nestāstīšu, Latvijā policija un viņš ir varas pārstāvis. Viņam ir visiem jārāda priekšzīme. Tev ir ar savu priekšzīmi, varas pārstāvim, savu darbību jārāda priekšzīmi citiem. Nevis tas, ja tu esi varas pārstāvis, tu var atļauties jebko, ja tā un palielu. Šobrīd ļaudis ir piesardzīgāk, daudz kas tiek ierakstīts, un tā daudz atļausies, tu YouTube izliks to, ko tu tur esi sadarījis. Par viltus informācijām un tad par šīm publikācijām, kas sabiedrībā rada dažādas baumas par
viltus informācija? Ko varētu runāt? Ko mēs saprotam vārdu viltus informācija? Redziet, ir tā, ka Fake ziņas. Jā, pagaid. Sadalīsim divos blokos. Pirmais bloks tā ir tie fakti. Fakti var būt vai nu patiesi, vai nepatiesi. Ja mēs aplūkojam tādu lietu kā viedoklis, viedoklis nevar būt patiesis vai nepatiesis, jo viņš nav pārbaudāms. Ja es domāju, ka tas cilvēks rīkojies slikti, un es to saku, tas nav nekāds, tas nevar būt ne fake ziņas, ne nefake ziņas, tas ir mans viedoklis. Ja kādam tas var nepatikt, tad tas nav fake ziņas. Otrs, joki. Līdz šim mēs bijām sabiedrība, kas jokoja. Tagad cilvēks palaiž joku, fake ziņa, ja? Bet, protams, tā problēma dažreiz rodas tas, ka viens palaidis joku, otrs šo joku neuztver kā joku, un viņš viņu replicē, un tad aiziet kā aplama ziņa. Un tad, protams, ir tas, ka ir struktūras, kuru mērķis ir sasniegt kaut kādu mērķi, kas apzināti izplata kaut kādu dezinformāciju. Jā, šobrīd mēs runājam par to atkal x stundu un gatavību dažādos līmeņos, kur būs tās patversmes un, ja pienāks tāds brīdis, jo tas karš Ukrainā tomēr ir atstājis iespaidu arī uz mums, un kā žurnālisti ir gatavi rīkot. Es tā paudīšu savu privāto viedokli. Jā. Ja? Patvērtnis kam? No kā? No kāda uzbrukuma. Bet kāda uzbrukuma? Kas tad ar ko uzbruks? Protams, ka tas ir ļoti plaši diskutējams. Saprotiet, un tiklīdz mēs uzdodam šo jautājumu. Jā, šobrīd varēja jādemonstrē kaut kāda aktivitāte. Jā, protams, ja ir klasiskais 2. pasaules kara bumbvedēju uzbrukums, tiek ziņots, bumbvedēji tuvojas, atrodas tur 300 šķēršojuši frontes līniju, tad viņi tuvojas Rīgai, tad tiek izsludināti gaisa trauksmes, cilvēks sasriem patvertnēs, bumbo viņi izlien ārā no patvertnēm. Ja? Bet tā bija kādreiz. Mūsdienās tā vairs nav. Šī gada janvārī lielākā daļa boja gājušo Ukrainas karā ir dronu uzbrukums, kuri nav fiksējami un identificējami ļoti ātri, kuru mērķi nav fiksējami un identificējami, un kur nevar dot informāciju, slēpieties patvermē, jo nav zināms, kur tie lido, kas ir apdraudēts. Nemitīgi visā valstī neizsludina, visā valstī pie pirmā kaut kāda drona tur kopas frontes līnijas šķērsoši neizsludina. Tāpēc vispirms jātiek skaidrībā. Tiem, kas pieņem lēmumus. Kāds tad ir iespējamā nākamā konflikta apdraudējuma raksturs? Es zinu, ka tad, kad notika lielie 29. jūlija plūdi, tie nebija plūdi, apdrošinātāji to negribēja neko maksāt, jo tie nebija plūdi, jo tas bija ūdens līmeņa celšanās ledus dēļ. Pirmais, kur Liepā Jelgavā patvērtas? Pirmais, ka viens no varas pārstāvjiem sāka uzdot. Tajā brīdī, pat ja cilvēki tur skriet uz viņi visi būtu noslīguši. Viss bija zem ūdens. Tad, kad valsts prezidents devās vizītē uz Jelgavu, viņš ar gumijniekiem līdz puses stilbām bija ūdens. Kāds patvērtnes? Patvērtnes no kā? Protams, ja ir vajadzīga celtniecības pasūtība valsts ekonomikas sildīšanai, būvējam patvērtnes. Bet pirms mēs tā valsts līdzekļus kaut kur novirzam, būtu jātiek skaidrībā, kādam mērķim, no kā tajā un kas tajā sargāsies. Manā ciematā? Kur? Saprotiet, labi, piņasim Rīgā ir iespējams. Rīgā ir iespējams kaut kur šeit ir kaut ko izdarīt. Bet lielākā daļā Latvijas, kur ir viensēt apdzīvojums, kur un kādas patvērtnes? Kas to būvēs un kam? Jā, tāpēc es saprotu, jādemonstrē kaut kāda aktuāla. Mēs kaut ko darām drošības labā. Būvēsim patvērtnes. Jā, tas ir skaists lozungs, jā, ļoti labi. Bet formulējam mērķi un kādam mērķim no kā mēs tajās patvērtnes slēpsimies. Jā, mums ir arī jautājums, kuram klausītājs uzdevuši, kāpēc Latvijas presa un žurnālistika ir tik nīka un provinciāla, neraugoties uz ārvalstu un valsts fondu dotācijām, un kāda rādās nākotne, par to provincialitāti. Es neteiktu, mēs esam provinciāli. Latvijas, Latvijas summā ar Latvijas žurnālistika nav provinciāla. Bet mēs
mēs apskatām to, kas interesē lasītājs, un lasītājs interesē vietējā jaunuma. Lieta tāda, ka pašreizējos, informatīvās plūsmas apstākļos vairs nav vairs tādas ļoti lielas nozīmes pārtulkot globālo ziņu plūsmu. Viens ir tas, ka globālā tie, kas prot valodas, tiem šī problēma nav. Otrs, tie, kas varbūt valodas nedaudz neprot, šobrīd jau ir tādi mākslīgi intelekti rīki, ka tu vari lasīt, principā, jau globālo ziņu plūsmu. Līdz ar to ņemt un atkārtot globālo ziņu plūsmas, lielas šobrīd tāda perspektīva nav. Bet tas, kas nekad nebūs globālā, tas, kas notiek Latvijā. Latvijas notikumi. Latvijas notikumi Eiropas pasaules kontekstā, kā viņi iekļaujās šajā Eiropas pasaules kontekstā. Šī daļa, tas ir tas, ko var nosekt Latvijas žurnālistika. To var nosekt Latvijas avīzes, citi masu informācijas līdzekļi. Šis nav provinciālisms. Mēs šobrīd darām to, ko nevar nosekt globālā informācijas plūsma. Tas nav provinciālisms. Mēs sniedzam mūsu lasītājiem, skatītājiem, klausītājiem tieši to, ko viņi nevar saņemt citviet. Cita lieta, ka varbūt tās ir kaut kādai daļai jāspēr tas nedaudz plašāks solis, tas, kas varbūt vairāk vajadzīgs. Nevis vienkārši reflektējam, kas Latvijā notiek, bet salīdzinām, kāda notiek citvieta. Nevis sakam, ziniet, mēs te ieviesām tur kaut kādu nodokli, ja? Salīdzinām, kā tas kafija, tagad akcīze kafijai, ja? Augstākā akcīze Eiropā. Mūsu lēmumu pieņēmēji kaut ko pieņem, tad salīdzinām ar to, ko mēs darām šeit, kā tas izskatās citu. Vācijā vēl ir augstāks. Un tad jautājums, kāpēc? Kāpēc esam vienīga valsts, kur kafija aplieka nodokli? Kas mēs tāda kafijas fobija kaut kādu pārņēmus varas tos ņem. Tas, šī daļa, kas jums piekrīt, šī daļa, jebkuru šādu lēmumu, ja, kur sanāk kaut kāda ļaudis, kaut kāds tur savas biznesa intereses kaut ko tur pabīdīs vai tad pieņem lēmumu, salīdzinām, kā notiek citur. Kāpēc Igaunija priekšā Latvijai daudzos punktos? Nevis tāpēc, ka viņi tur ir labāki, gudrāki un tā lēnāki varbūt. Tāpēc, ka viņiem blakus bija Somija. Un tā, ka viņiem nācās, un liela daļa, viņi daudz maz saprot somu valodu. Un tā, ka viņi sāka pieņemt savus pirmos lēmumus, tad pirms viņi pieņēma pie sevis, pasies, kā ir Somijā. Un tad paskaidrojot, kāpēc mēs darām savādāk nekā jau dara Somi. Latvija šādas nebija, un tad Latvija sakonstruē šeit tādas mistikas, ka vispār attīstīties ļoti, ļoti sarežģīti, jo birokrātiskie šķēršļi, kas ir Latvijā, traucē Latvijas attīstību. Pēc mirkļa sarunu studijā turpināsim ar mūsu šīdienas viesu, ar Latvijas žurnālistu savienības valdes priekšsēdētāju Juri Paideru, bet tagad lai skan skaņdarbs. Mazliet es zinu, vēl vairāk slēpjas manī domas, kā aitas, jāmācās tās vēl ganīt. Mazliet es zinu, vēl vairāk slēpjas manī domas, kā aitas, jāmācās tās vēl ganīt. Jāmācās tās vēl ganīt. Jāmācās tās vēl ganīt. Laiva pa upi slīdnē, kā neparasta varu tik minēt, kas gan ir otrā krastā. Laiva pa upi slīdnē, kā neparasta varu tik minēt, kas gan ir otrā krastā. 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 Tur kaut kam ir jābūt, es tak jūtu. Tur kaut kam ir jābūt, lai ar kas tas būtu. Ja viss, kas notiek uz labu, tad kaut kam tur ir jābūt, pastiepies un dabūt. Tur kaut kam ir jābūt, es tak jūtu. Tur kaut kam ir jābūt, lai ar kas tas būtu. Ja viss, kas notiek uz labu, pastiepies un dabūt. Vienmēr Pastiepies un dabūt. atvadoties man. Tur kaut kam ir jābūt. Tiem, kas meklēt nepārstāv. Tur kaut kam
kam ir jābūt, es tak jūtu, tur kaut kam ir jābūt, lai ar kas tas būtu. Ja viss, kas notiek, notiek uz labu, tad kaut kam tur ir jābūt, pastiepies un dabūt. Tur kaut kam ir jābūt, es tak jūtu, tur kaut kam ir jābūt, lai ar kas tas būtu. Ja viss, kas notiek, notiek uz labu, pastiepies un dabūt. Vienmēr Pastiepies un dabūt. atvadoties man. Tur kaut kam ir jābūt. Tiem, kas meklēt nepārstāv. Es pastiepos un dabūju visu kā pēc līstas. Tas man apbūr, vecīt kaut kas mistisks. Vienkārši izliekot akcents uz to, kas svarīgs. Biku pacenties, skaties un dabū arī daudz vairāk kā 3D. Kaut ko svaigāk par lietu, kas līstē. Vējiem, kas klīstē, tā var iebraukt grīstē. Turpinām sarunu studijā ar mūsu šīdienas viesu, ar Latvijas žurnālistu savienības priekšsēdētāju Juri Paidaru. Ja mēs runājam par mēdīju neatkarību, kā to panākt? Nav mēdīju neatkarības. Tātad vārda brīvība var būt tikai tāpēc, ka mēdī ir ar dažādām atkarībām. Viena mēdī ir atkarīga no viena, cita mēdī ir atkarīga no cita. Ja šīs atkarības ļoti atšķirīgas, tad tas nodrošinās valstī vārda brīvību. Jo katrs, ja mēs raugāmies uz masinformācijas līdzekļu darbību kā uz privāto biznesu, tad ik viens privātais īpašnieks ar kaut ko saistīts. Var, protams, kaut kā skaļi deklarēt, mēs te esam tā pilnīgi ne ar ko nesaistīti un tam līdzīgi, bet cik es novēroju Latvijā šādas, bija viens brīdis, ka tur kaut kā dažas personas tā darīja, bet tas ir pieklusis. Ik viens no kaut ko ir atkarīgs. Tātad viņš atkarīgs no īpašnieka, teiksim, kaut kādām jūtīgām tēmām, viņš nevar darboties pret īpašnieku jūtīgām tēmām, viņš atkarīgs no ienākumiem, jo ja tu darbosies pret uzņēmumu ienākumiem, tu nesaņemsi gala algu. Un sabiedriskie mēdī? Sabiedriskie mēdī ir atkarīgi no tā, cik katru gadu viņiem budžetā piešķirs. Un par ko viņiem piešķirs. Latvijas radio nepiešķir. Tur, principā, tā nauda, tur viņus badamaizē. Latvijas televīzijā pēkšņi ienāk milzu summas, un politiķi nodrošina, ka šī brīža politiķi nodrošina, ka viņi saņem stipri vairāk nekā viņu, tur, teiksim, nekā viņu kolēģi. Tas pat it kā sabiedriskais mēdījis, bet radio. Un tad līdz ar to viņi ir ļoti atkarīgi no tiem, kas šo naudu viņiem piešķirs. Nu, reklāmas tirgus tika noņemts. Reklāmas tirgus viņiem ir atņemts. Tas pie tam, šī atņemšana lielā es vienmēr esmu bijis pret to, jo tas ir vārda brīvības ierobežošana. Es atceros vienu gadījumu. Tātad, ja sabiedriskais mēdījis pauda viedokli par vienu Latvijas, teiksim, politiķa kaut kādām tur viņa izdarībām, ja, un tā tālāk. Viņi pie politiķiem vārdu nedeva, ja, tad ļoti demokrātisks un dažādību cienošs sabiedriskais mēdījis, viņam vārdu nedosim. Viņš nopirka reklāmu, ielika reklāmu, kur viņš pateica, ko viņš domā par attiecīgo pārraidi. Ja. Un šādā veidā atbildēja. Tā ir vārda brīvības izpausme. Šobrīd tas nav iespējams. Šobrīd viņi ir aizgājuši no reklāmas tirgus, viņi kādu apliks, tas pat un vārdu viņam nedos, un tas nevar pat reklāmu nopirkt. Ja sabiedriskais mēdījis funkcionē kā sabiedriskais mēdījis, mēs varam minēt piemēru BBC, viss ir kārtībā. Ja šis sabiedriskais mēdījis tik toreiz tādā īsā saitē no šī brīža politiskās elites, viņi izdabās šobrīd šai politiskā elitē un principā atstrādā tikai šo dienas kārtību. Bet tas attiecās lielākoties uz tādu ziņu bloku un tur kaut kādām tur tipa diskusiju bloku. Savukārt pārējā daļā, lielākā daļa ir godīgi, godprātīgi cilvēki, kas dara savu darbu, kas balstā un attīsta Latvijas kultūru un gatavo patiesas pārraides par to, kas notiek. Tā kā šeit ir divi spārni. Viens spārns ir, teiksim, politiski angažētais ziņu bloks un tā tipa politisko diskusiju platforma, kas ir ar, tāda stipri, es nezinu, valstiska, nē, tā ir valdošās kaut kādas nostājas apkalpošana, un tad ir pārējā daļa, kuri ļoti godprātīgi dara savu darbu un tieši uz viņu, viņu radītā imidža, tad arī turās tā pārējā daļa, kuri apkalpo varu šobrīd. Ja runājam par žurnālista ētiku, arī tas ir bieži pieminēts, dažādi žurnālisti pārkāp šo ētikas kodeksu. Tātad, liela daļa cilvēku nesaprot, kas ir ētika.
Un ko nozīmē nu, tāds pats ētikas kodeks? Kur ir šie stereotipi? Jā. Liela daļa ir ļoti daudz aizliegumu, ko nosaka likums. Ko nosaka administratīvais likums, ko nosaka civil likums, ko nosaka arī krimināla likums. Latvijā nosaka virkni aizliegumu. Šādu aizliegumu neievērošana nav ētikas pārkāpšana, tā ir likuma pārkāpšana. Ētikas ir tas, ko mēs drīkstam darīt, bet mēs kopīgi vienojamies to nedarīt. Līdz ar to ētikas kodeks attiecās tikai uz tiem, kas tam ir piekrituši. Ja kaut kas drīkst darīt, es minēšu vienu piemēru. Viena pazīstama Latvijā slavenība iekļuva auto avārijā un auto avārijas rezultātā gāja bojā cilvēks. Tātad viņa, principā uzbrauca cilvēks gāja bojā, un viņa principā ir noslapkojusi cilvēku. Vai ir likt virsrakstu slepkava un tālāk seko šīs slavenības uzvārds tur? Jā, viņi ir nogalinājusi cilvēku. Netiešā veidā. Bet šis likt šādu vārdu, tas drīkst. Bet vai tas ir ētiski? Un šī tā robeža. Tu drīksti. Viens laikraksts toreiz uzlika vārdu slepkava un tālāk seko šīs slavenības uzvārds. Es esmu saglabājis to tādu zeltainā pieskaņu. Jā, kā paraugu. Kā paraugu to drīkst darīt, bet bija atļauts. Viņi neko nevarēja panākt, tev tā ir patiesība. Viņi tiesā neko nepanākt, bet tas bija neētiski. Tad šī tā robeža. Tātad ētiski mēs vienojamies, mēs to nedaram, tas ir atļauts. Es minēšu piemēru no Zviedrijas. Zviedrijā likuma pārkāpējus. Zviedrijā ir kopēja vienošanās neminēt, neidentificēt likuma pārkāpējus, kas ir veikuši sīkus noziegumus, kur krimināla soda Zviedrijā līdz 2 gadiem. Viņi viņus neidentificē. Lai neradītu pēc tam šiem cilvēkiem problēmas atgriezties, ja viņš ir kaut ko kļūdījies, vai lai viņš var atgriezties. Drīkst. Viņi drīkst minēt, bet kopēja vienošanās to nedarīt. Šī ir ētika. Tāpēc, tā kā liela daļa nesaprot, viņi sūdzās. Un tad augstākais, ko var, tātad tie, kas ir kaut kādā kopā vienojušies, labi, mēs sakām, viņš vairs nav mūsu kopā. Mēs distancējamies. Tas ir vienīgais sods par ētikas pārkāpumu. Mūsu klausītāja jautājums vēl ir. Kā vērtējat faktu, ka Baltika Inga Spriņģitai komandā Sanita Jemberga un viņa komanda nav atvainojusies Ukraiņiem un arī latviešiem par Azovu varoņu nomelnošanu? Šis jautājums jāuzdod viņiem. Es nezinu detaļas, ko viņi un tā tālāk, attiecīgi, ko viņi izplatīja un kā viņi izplatīja. Atvainoties vai neatvainoties, tā ir katra cilvēka izvēle, ko viņš dara. Es minēšu vienu piemēru par jau aizgājušās Lielbritānijas karalieni Elizabetu II. 2011. gadā Elizabete II devās valsts vizītē uz Īriju. Tā bija pirmā monarha vizīte Īrijā pēc 1909. gada. Un viņa nolika ziedus pie dažādiem jo tu bija diezgan tā cīņa par Īrijas neatkarību, bija ļoti asiņaina. Briti apspieda, bija daudz upuru un tā tālāk. Viņa lika ziedus, viņa paklanījās un tā tālāk. Viņa neatvainojās. Tad viņa atbilde, kāpēc viņa neatvainojas, viņa sniedza savā runā. Mums ir jāpaklanās pagātnē, mums ir jābūt iecietīgiem un saprotošiem, bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka pagātne valda par mums. Tāpēc katra izvēle ir, vai viņš kādā gadījumā, tā ir viņa individuālā izvēle. Otrs, es nezinu detaļas. Tas ir viens otrs. Saprotiet, un mēs nezinām to informāciju, kas jo ne viss tas, ko žurnālisti publisko, ir visa informācija, kas viņa rīcībā. Var gadījies, ka viņi arī kaut ko nav publiskojuši, kas nav viņi. Tad jautājums uzdodiet viņiem. Jā, mēs sākumā arī minējām, raidījuma sākumā runājām par to, ka Lato Lapsa skandalizēs pētnieku žurnālisti. Bet kā vērtē faktu, ka sabiedrības grupa ir izsūtījusi manifestu, bet to ir publicējuši tikai daži mēdīji? Un kas mēdījos pieņem šo gala lēmumu vai īpašnieki? Tātad, redziet, vispirms ir tas, ka Lato Lapsam viņam ir pašam viņa informācijas kanāls pietiekami. Jā, tā ir tātad tur, kur arī tie, kurus tas interesē.
Otrs, mēs tagad apskatām, es tagad novērtēšu to no teiksim, digitāla mediju kategorijas. Digitālā medijā principā svarīgs, lai kaut ko ievietotu, ja, vai apstrādāt un tērēt laiku, ir vajadzīgi, cik cilvēks interesē. Un tur ir nekā personīga. Un ja tas interesē kaut kādu, teiksim, ja tas interesē, piemēram, ļoti nelielu daļu, tad tas neatiecās. Tas ir, tad tas nav vērts varbūt to pieminēt. Un, protams, es pieļauju, ka lielai daļai tā ir vienkārši ļoti racionāla izvēle. Viņi apskatās, cik tad sekotāji ir, pieņemsim, Latvijas Lapsam YouTube kanālos. Tur tas cipars, viņš nav, teiksim, iespaidīgs. Ja. Viņš ir liels, bet viņš nav tāds. Ja. Tad varbūt tas ir viens. Otrs. Daudzos gadījumos, arī šajā gadījumā aizturēšanās tika izmantota, lai promotētu viņa sarakstīto grāmatu realizāciju. Varbūt tieši tas arī provokatīvā lieta. Jā, un tā kā šī daļa, tā kā šī viņa aizturēšana, viņš pats savu uzrunu, kas es noskatījos YouTube kanālā, izmantoja savu grāmatu pārdošanai, tad es pieļauju, ka daļa ir bažas, kad tas tiek izmantots komerciāliem mērķiem, un viņi negrib šajā gadījumā iesaistīties, palīdzēt kādam citam viņa komerciālo mērķu realizācijā. Tāpēc es domāju, šeit atbildes ir ļoti atšķirīgas dažādas. Un, protams, ļaudis, kuriem nepatīk viņa darbība, kuriem nepatīk metodas, vai arī tie, kurus viņš varbūt arī ar kuriem viņš ir konfliktējis. Tāda arī ir. Varbūt arī šo mēdīju redaktori baidās, ka varas elitē tas var nepatikt, pārāk provokatīvi tie raksti. Es tomēr, kā jau minēju, Latvijā ir vārdu brīvi nodrošina tas, ka ļoti atšķirīgs intereses. Jā. Un tagad turpinām par to, kas būtu maināms sabiedriskajos mēdījos, piemēram, vai tur būtu jābūt šobrīd krievu valodai pēc Ukrainas kara? Kāds tev viedoklis? Latviešiem dzimstība šobrīd ir zemāka kā pat pasaules karos. Pat pasaules karos latviešiem dzim bērni vairāk nekā šobrīd. Latvieši izmirst. Latvieši, principā, ir pieņēmuši lēmumu rīkot kolektīvo pašnāvību. Bērni vairs nedzimst. Un valdība uzskata, ka šī nav problēma, viņiem tā nav jārisina, tā nav prioritāte. Ja? Un latvieši ir ievēlējuši sev pārvaldītājs, kas uzskata, ka kolektīvā pašnāvība ir normāls ceļš, ja? Un vienīgais, kas mums ir, kaut kādas citas prioritātes. Ja? Kaut kāda Rail Baltica, Air Baltica, kaut ko. Tur pa 500 miljardam, ja? Šur, ja? Būvējam pāļus Daugavā un kapus. Ja? Kapus svētkus. Un tagad, ziniet, tauta, kas ir nolēmusi izdarīt pašnāvību, tagad jūs runāsiet latviski. Kaut kas, man šī daļa neiet kopā. Vai vienojamies kopā, mēs atbalstam šīs tautas saglabāšanu, un tad izvirzam tie, kas grib šeit palikt, lūdzu, tad, protiet, atbalstiet mūs. Ja mēs esam tā kā kopīgi šobrīd virzāmies uz to, kad vēl 2 paudzes, un mēs tā kā izzūdam, tad jautājums, ko tad citiem spiest tur tās valodas mācīties, ja mēs te paši vairs tikai uz kapiem pārvietosimies un bērnu nebūs? Tā ir viena puse. Otra puse ir, kā citi rīkojās. Mēs iestājamies Eiropas Savienībā, tā kā vienojamies, kad mēs tā kā minoritātes netiks ierobežotas. Kā rīkojas citas zemes un kā rīkojas Igaunija? Igaunijā ir konsekvents finansējums un atbalsts krievu valodai sabiedriskos mēdījos. Kāpēc? Kāpēc mēs aizliedzam, mums nevajag? Kāpēc Igauni rīkojas savādāk? Tāpēc, ka Igauni pieņēmuši lēmumu, viņi netaisās pārigauniskot krievus. Viņi šādu mērķi neizvirza. Mērķis, ko izvirzījusi Igaunija, ir radīt, palīdzēt Igaunijas krieviem, izveidot identitāti, mēs esam Igaunijas krievi. Nemainīt to. Šī ir palīdzēt viņiem radīt šādu identitāti. Šī ir zeme, kur jūs varat attīstīt savu valodu, kas jums sniedz. Jā, jums, lai pretendētu uz amatiem vai iesaistītos noteiktās darbībās, jums būs jāprot igauņu valodu. Bet šī zeme, kur jūs varat baudīt demokrātiskās brīvības, atšķirībā no kaimiņu zemes, kur jūs tās baudīt nevarat. Un esiet lepni par to, ka jūs esat Igaunijas krievi.
No tādas sabiedrības drošības viedokļa, mums prioritāte drošības šogad ir, ja? No sabiedrības drošības viedokļa, manuprāt, igauņu pieeja ir krietni labāka nekā kultivēt piektās kolonnas, viņas visādi kaut kādu pazemojot un dažādos veidos šeit provocējot uz kaut kādām rīcībām. Man šeit Igaunijas pieeja ir krietni labāka un atbilst, un ja mērķis ir drošība, iekšējā drošība, šis ir ļoti labs mērķis, varbūt pamācamies arī dažreiz, ko dara Igaunija. Jā, vai tas būtu arī pieņemams, ka Krievijas pilsone Olga Kņāzeva, par kur arī tik daudz runāja, ir pelnījis strādāt Latvijas Radio 4 par šo nodokļu maksātāju naudu? Jautājums ir jāuzdod Latvijas Radio 4. Bet žurnālistu savienība. 4 vadībai. Žurnālistu savienība aizstāv žurnālistu biedru intereses. Žurnālistu savienība nepieņem nevienu darbā un nevienu no darba neatlaiž. Mēs tieši otrādi, mēs aizstāvam savu biedru intereses, kad žurnālistu biedrus mēģina atlaist no darba, neievērojot Latvijā noteiktās likumdošanas. Žurnālistu savienība ir ārvalstu žurnālisti arī biedrībā var būt? Žurnālistu savienība var būt tie, kas strādā Latvijā reģistrētos masu informācijas līdzekļos, neatkarīgi no viņu, tā ir arotbiedrība. Tātad minimālā prasība ir 1 gads Latvijā reģistrētā masu informācijas līdzekļu. Nu, bet vai var piekrist arī to, ka daudzi tādi manifesti... Es runāju par Olgu Kņāzevu. Jā, par Kņāzevu. Tātad ikvienam gadās kļūdīties, it īpaši tie, kas darbojas tieši ēterā, ikvienam gadās arī, tieši ēterē var būt arī tātad, un tas, kas tātad kļūdas var būt, un cilvēks var arī saprast, ka viņš ir kļūdījies, un arī, tad, protams, ir tiem, kas strādā viņi kopā, jāizlem, vai tas ir, vai viena tur kļūda, vai vēl kaut kas ir pietiekams pamats, lai kaut kādas, piemēram, darba attiecības izbeigt, vai tomēr turpināt. Ziniet, kas man vairāk šokē? Pat ne tas, ka cilvēks ir kļūdījies un kaut ko tur varbūt tās negluži, sekas, kas pēc tam notika. Un to, kad tas ekstrēmisms, ka viņi tur sāk draudēt, principā, ka viņai tur pret viņu vēršās, kas, piemēram, tādā Lielbritānija tika interpretēts, kā, principā, pret viņu tiek izvirzīti terorismu draudi. Tā kā tie, kas tur tā vērsās tik agresīvi pret viņu, principā, tā daļa, tas neatbilst demokrātiskai sabiedrībai. Varbūt tomēr tad arī šī daļa ir tā, kas šajā konkrētajā gadījumā bija tad, jāsaka, ļoti satraucoša. Gatavi izrēķināties, mesties virsū, iznīcināt un biedēt, draudēt, nogalināt, un kas tik tur nebija. Jā, preses klubiņos ļoti daudz par to runāja arī un diskutēja. Vai piekrītat, ka daudz šādu memorandu manifesti tiek varas un mediju pat ignorēti, un par ko tas liecina, vai Latvijas demokrātija šobrīd nav tādā dziļā krīzē? Redziet, es domāju, ka nekādas dziļās krīzes nav. Jā, protams, ir noticis tātad gadījums, ka ļoti iespējams, tātad žurnālists ir aizturēts par savu darbu pētnieciskā žurnālistikā. Forma ļoti iespējams, jo galā mums ir tiesiska valsts, mums ir ievērojam tomēr tiesiskās valsts. Tāda forma ir ļoti iespējams. Šis ir pirmais gadījums daudz gadu garumā. Es jāsaka, ka šāda veida gadījumu pēdējos gados noteikti neatminos. Tas ir viens gadījums. Jā, ņemt un viena gadījuma uzreiz radīt kaut kādus pilnīgi secinājumus, attiecināt to uz visu kopumu, tā gluži nevarētu. Tas ir viens. Otrs, jā, Lato Labs ir izvēlējies diezgan pētnieciskā žurnālistu virzienu ar ļoti augstu risku, kur var gadīties, ir arī nozīmīgi. Es domāju, ka viņš arī labi apzinājās šīs blaknes, kuras var būt veicot to pētnieciskā žurnālistiku vidē, ko viņš ir izvēlējies. Tā kā es pieļauju, ka viņš to labi apzinājās. Un tie, kuri nevēlas šādu risku un nevēlas šādas sekas, viņiem tad jāturās, viņiem nav jāiet šajā pētnieciskā žurnālistikas virzienā. Viņi var attīstīt citus virzienus. Tā ir viņa izvēle. Iet augsta riska kaut kādā, bet ja pret viņu ir veikti likuma pārkāpumi un tātad viņa aizturēšana bijusi nepamatota un pret viņu izvirzītās krimināla lietas ir nepamatotas un tad ciesiskā valstī būtu jāiedarbina. Cits starpā ir krimināls sods par apzināti nepatiesas apsūdzības celšanu, kurš Latvijā
būtu jāsaka, arī pret mani bija izvirzītas krimināla apsūdzība, un laikā, kad es skaitījos apsūdzētais, tad es, tā mana nostāja bija sekojoša. Ja? Labi, pret mani izvirz šo apsūdzību, bet tomēr taisnīgi būtu ievērot seno romiešu talionu principu. Tad tas, kas izvirza apsūdzību, viņš izvirza nepamatot apsūdzību. Latvijai krimināls sods par apzināta nepamatotas apsūdzības izvirzi. Tur diezgan pat smagi sodi. Tad es apņēmos, ka tātad tiesai, tiesa bija pārliecināts, ka tiesai man jo man krimināla apsūdzība izvirzīja par 8 jautājumu uzdošanu. Bet tas bija kādreiz. Tagad tā vairs nav. Bet beigās mēs apsūdzību tika atsaukt, izlīkstot, ka es neko neceļu pretī. Mēs vienojāmies, ka viņi vienkārši tiek atsaukt, bet es neiedarbinu šo ar publisku atvainošanos, ja? Nē, bez nekādas. Ja mums redzījums... Bet nebija, mēs vienkārši, bet es tika tātad atsaukta, bet es necēlu apsūdzību par nepamatot, tātad nevērsos tiesības sargājušās iestādes, sāk kriminālu procesu par apzināti nepamatotas apsūdzības celšanu. Jā, mums raidījuma laiks tuvis noslēgumam. Un ko gribētu novēlēt mūsu Radio Marija klausītājiem radiostacijā, kur nav reklāmas, kur ir lūkšanas, kas ir katoļu radiostacija? Ziniet, es saprotu, ka es tīri vēsturiski nāku no ģimenes, kas ir ciešām saistēm ar katoļu baznīcu, un tāpēc vienmēr es esmu ar... Es nenosaukt sevi par tādu aktīvo ticīgo, bet es esmu ļoti ciešām, ģimeniski vēsturiskām saitēm saistīts ar šo te kristietības daļu. Bet, ziniet, ja mēs esam kristīgā pārraidē, ko tad novēlēt, ja man ir dot šādu iespēju. Ir fantastiska filma, kur ir Nikita Mihalkovs, Salas nogurdinātie 2, kurā ir tāda epizode, kara laiks, tiek nogremdēts hospitāļu kuģis, slīkst mācītājs, un pionieri, kas viņam blakus, grib kļūt ticīgā. Un viņam ir sašauts kājas, viņš nevar peldēt, viņš noslīgs. Un viņam burtiski minūtes laikā viņam jāsniedz ticības mācības pamatu. Viņi lūdz, kā lai es kļūstu ticīgāk, kas man jādara? Tad, tāda iztēlēties šo ainu, bet viņi var arī noskatīties, es ceru, kaut kur var. Un tad, ko tas sniedz tas bijušais mācītājs, ja? Tad 2. pasaules karš, PSRS ar visiem ateismiem, ko viņš viņai sniedz? Viņš sniedz vienā minūtē, kā pateikt, viņš saka, nepretojies viņam. Nepretojies viņam. Paļaujies uz viņu. Un tad viņš noslīgst. Jā, paldies par šo sarunu un atvēlēto laiku. Mums šodien atgādina mūsu klausītājiem, ka mēs sarunājamies ar Latvijas žurnālistu savienības valdes priekšsēdētāju Juri Paidaru, lai žurnālistiem arī labi darbi sokas Latvijā. Lai visiem jauka diena. Paldies. Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Ašaku raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 13:13. Radio Marija ēterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktualitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, 13:13. raidījumā Notikumu kaleidoskopā.